Kas jauns? Šoreiz radio klausītāji jūsu uzmanību vēlos vērst uz konkursu Bliez pa pirmo. Lai vienotu jauno mūziķu konkursa Bliez pa pirmo dalībnieks un apmeklētājs kopīgā dziesmā ir tāpusi Bliez pa pirmo himna un arī video klips, kuras radīšanā kopā piedalījās 18 muzikāli cilvēki. Par šo notikumu jums zinās plašāk pastāstīt konkursa Bliez pa pirmo mākslinieckā dvēsele Samanta Tīna. Sveika, Samanta Tīna! Čau! Kā tad jums klājas? Klājas forši, kā tad var neklāt, jo foršajā jaukajā un skaistajā laikā, kad aiz logas spīd tik feina saulīte. Super, konkurss Bliez pa pirmo ir pilnā sparā. Tieši tā viss notiek. Un kas tad tur notiek šobrīd un kas ir pats aktuālākais jūsu konkursā? Pats aktuālākais ir tas, ka mēs visi parīgi un neticīgi gatavojamies lielajam finālam, kas būs 15. augustā Rīga Plaza. Un būs mums dažādi viesi, kā Tirānas parks un vēl visādi dažādi mākslinieki, bet vēl tam visam priekšā mums ir vēl viena pēdējā atlases kārta, kas būs 1. augustā, tajā pašā mūsu vecrīgā klubā Spēzons. Un no kurienes tad konkursā Bliez pa pirmo nāk tie paši spilgtākie mākslinieki? Nāk no visas Latvijas paši spilgtākie mākslinieki, jo mēs jau kā visi zinām, tā Latvija ir pilna ar talantīgiem un jauniem izpildītājiem. Te varbūt ir kāds konkrēts tāda personība, kas ir parādījusies, jā, šeit ir un šeit būs arī nākotnē. Es tā īpaši nevaru pateikt, kaut gan man visi dalībnieki visi ir mīļi un liekas, ka visi ir ļoti spilgti un ļoti talantīgi. Varu mazliet pateikt, ka iepriekšējā atlases kārtā bija viena grupa, nebaidīšos viņu nosaukt un pieminēt grupu Marta, kas piedalījās jau otru reizi. Pirmo reizi viņa, kā varētu teikt, bija spilgti un interesanti, bet pēdējā reizē viņi tiešām bija mainījuši savu, kā teikt, imidžu un stilu un tiešām lika mūsu sirdīm pupsēt mazliet straujāk un plaudēt līdzi, kas tiešām pārsteidz visu. Samanta, tu šo gala koncertu, kas būs 15. augustā, jums būs fināls? Jā. Tu viņu vadi un vadīsi? Tieši tā, jā. Vai tu visu laiku jau vadi, vai tu tikai uz finālis izvirzīti? Nē, vadi jau no pašiem pirmsākumiem, jau no paša pirmā koncerta un atlases kārta, un vadīšu arī pēdējo finālu. Vienmēr sakot, tu esi līdz pat kaklam šajā visā iekšā. Līdz pat kaklam un vēl vairāk. Man tas apmierina un es tikai priecājos par to. Jauki. Un kā tad pašai ar savu daļradi šobrīd? Kaut kas jauns top vai taps vai ir jau un ir dzirdams? Varbūt arī būs redzams? Tagad nopietni strādājam un būs gan dzirdams, gan redzams, un arī domāju, ka pašā Bliez pa pirmo fināla koncertā Rīga Plaza būs iespējams tikai man redzēt, arī dzirdēt, un arī strādājam pie jaunā singla, tā kā viss notiek, tā ka neapstājamies. Nu ko, arī Latviešu radio mēs paldies teiksim tev, un vienmēr sakot, lai konkursām Bliez pa pirmo ir tāda laba mākslinieka un parādās arī kāds spilgts šeit uz Latvijas skatuves. Tā kā, lai jums veicas. Tieši tā, labi. Paldies. Paldies Samantai Tīnai par lielisko un atklāto interviju, bet šoreiz lai skan dziesmu no grupas Rock the Nation, domājot par tevi, kurā arī piedalās konkursā Bliez pa pirmo. Atkal domāju par tevi. Visu to, ko kādreiz devi. Šis atmiņas paliks uz mūžu.